Šodien sadaļā satiksmes noteikumi apskatīsim neregulējumu krustojumu. Tad satiksmes noteikumos rakstīts: nevienādas nozīmes ceļa krustojumā transporta līdzekļa vadītājiem, kurš brauc pa mazāk svarīgu ceļu, jādod ceļš to transporta līdzekļu vadītājiem, kas krustojumam tuvojas pa galveno ceļu. Tātad kā noteikt, kurš ir galvenais ceļš? Es tās izveidoju krustojumu. Manā skatījumā galvenais ceļš būs šis te zaļā josla, bet kā to noteikt? Lasam satiksmes noteikumu punktu vai terminu galvenais ceļš. Ceļš, kas apzīmēts ar 201. ceļa zīme, 203, 204, 205, tad kādu no šīm ceļa zīmēm norāda to, tātad ceļš, kas apzīmēta ar šīm ceļa zīmēm, vai ceļš, uz kura nav uzstādīts priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura ir uzstādīta 206. vai 207. ceļa zīme. 206. 207. ceļa zīme. Tātad mēs braucam pa galveno ceļu. Mēs skatāmies, vai mums ir kāda no šīm zīmēm. Tātad šeit varētu būt uz galvenā ceļa uzstādīta arī šī 203. ceļa zīme, kad krustojums ar mazāk svarīgu ceļu. Šo zīmu uzstāda tikai ārpus apdzīvotām vietām, 150-200 metri pirms krustojuma. Tātad, ja mums ir veiza rāda, kad mums ir jānogriežās pa labi, vai mēs saprotam, ka jāgriežās pa labi, tad saprotam, ka šis te krustojums nebūs tūlīt pie kādas no šīm te ceļa zīmēm, bet viņš būs pēc 150-200 metriem. Tātad, ja mums ir šīs te zīme, ka mēs esam uz galvenā ceļa, mēs droši braucam pa galveno ceļu savā iecerētā virzienā bez aizspriedumiem. Tas pats arī pretējā virzienā. Šeit zaļā josla man ir iezīmēta mazliet zeltainā krāsā, lai atšķirtos. Tātad, braucot pa galveno ceļu, mums nav jādod ceļš, mums īpaši papildus nav jāiespringst. Mazliet, protams, vērojam apkārtni, kas notiek uz blakus ceļiem, bet īpaši neiespringstam. Ja mums šo te ceļa zīmju nav, mēs atrodamies uz galvenā ceļa, tad satiksmes noteikumos tālāk rakstīts, ka pietiek ar to, ja mēs uz kādu no šiem sānu ceļiem pamanam šīs te ceļa zīmes. Dodiet ceļu neapstājoties vai izbraukšana no dzīvojamās zonas. Ja mēs uz kādu no šiem ceļiem redzam šo te zīmi, mēs arī varam uzskatām, ka mēs esam uz galvenā ceļa un atkal pa galveno ceļu droši braucam iecerētajā virzienā. Tālāk, ja pa galveno ceļu mēs gribam nogriezties pa labi. Tātad galvenais ceļš, braucam pa galveno ceļu, mēs gribam nogriezties pa labi. Mums ir jāsaprot, ka šī te ir mūsu zaļā josla. Braukšanas nodarbībās es viņu saucu pa zaļo koridoru. It kā vieglāk saprast, ka šitais ir manējais. Un tur es braucu un man problēma nav. Tātad, ja es gribu nogriezties pa labi, tātad laicīgi slēdzam labo pagriezienu. Par pagriezieniem būs atsevišķa nodarbība, kurā brīdī mēs viņu slēdzam iekšā. Un tuvojoties krustojumam, mums ir jāatcerās ceļa satiksmes noteikuma punkts, kurš paredz to, ka nogriežoties pa labi pa kreisi, apgriežoties atsevišķos gadījumos, jādod ceļš gājējiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Tātad šeit mēs gribam nogriezties pa labi. Un mums ir jādod ceļš gājējiem, vienalga no kuras puses viņi nāk. Šis gājējs grib šķērsot šeit brauktu, šie tajā virzienā. Ir būtiski šajā brīdī nemainīt braukšanas trajektoriju. Tātad palikt uz šīs te braukšanas trajektorijas un nesāk griezties šeit un nedot gājējiem ceļu šī vietā. Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka, teiksim, mēs redzam šos te trīs gājējus, viņi mums pāriet tip pāri, un mēs it kā varētu braukt.
Šī brīdī mums vēlreiz jāpārliecinās, vai šeit uz trotuāra no aizmugures mums nenāk, nav būtiski trotuārs, vai no aizmugures mums netuvojas vēl kāds skrējriteņu vadītājs, gājējs, velospēdists, jo mums arī viņam jādod ceļš. Ja mums ir mašīna, mēs esam viens mašīnā, mums ir nav stipri tonēti logi, mēs varam pārliecināties, grozot galvu, skatīties pār pa plecu vai par sānu logiem, vai šeit nav gājējs. Spogulī šajā gadījumā mēs neko neredzam. Ja mēs esam atstājuši automašīnu šādā te stāvoklī taisnvirziena, mēs labajā spogulī precīzi kontrolējam, kas mums notiek šeit aiz muguras, vai šeit netuvojas vēl kāds gājējs. Ja šis gājējs tuvojas, tad mēs gaidām, kad viņš aiziet šķērso brauktuvi, un tad jau mēs droši nogriežamies. Galvenajā ceļā mēs gribam griezties pa kreisi. Tātad, kas mums ir rakstīts noteikumos? Nogriežoties pa kreisi, mēs atkal esam savā zaļajā koridorī, savā zaļajā joslā, un šajā zaļajā joslā mēs varam apstāties jebkurā vietā. Satiksmes noteikumi paredz, kad ir piespiedu apstāšanās, ja mums paliek slikti mašīna salūst vai kur, mēs stājamies savā zaļajā joslā. Mēs necenšamies veikt kaut kādu manevru pa kreisi, pa labi, mēs stājamies zaļajā joslā. Arī braucot krustojumā pa galveno ceļu, mums jānogriežās pa kreisi, mēs braucam iekšā krustojumā, un šeit man kaut kur apakšā ir krustojuma centrs uzzīmēts. Neaizbraucot līdz krustojuma centram, mēs šeit kaut kur apstājamies. Šī vietā mums noteikumi paredz to, ka mums ir jādod ceļš pretī braucošai automašīnai. Pretī braucošā automašīna var braukt taisni, viņa var griezties pa labi. Tad atceramies pa labi, ja viņa griežas, viņai arī jāapstājas, jādod ceļš gājējiem, kuri ir šķērso šo te brauktuvi. Tātad jādod ceļš pretīm braucošām automašīnām, un šī te vietā, kur mēs esam apstājušies, mums jādod ceļš gājējiem, kas šķērso šo brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Tātad šeit mēs stāvam, un šī vietā mēs laižam šos te gājējus. Tad, kad šie gājēji mums ir aizgājuši projām, tad vēlreiz pārliecinamies, vai uz šī trotuāra kaut kur aizmugurē nav vēl kāds velospēdists. No tiem mums visvairāk jābaidās, jo viņiem ātrums ir liels arī uz trotuāriem. Šeit mums gan noteikti ir jāgriež galva pa gandrīz 180 grādiem un jāpaskatās, vai uz šo te brauktuvi negatavojas šķērsot vēl kāds gājējs. Ja mums nav nevienas automašīnas ir aizbraukušas, mums tāpatās ir jāstāv šeit. Mēs nedrīkstam, ieraugam šo te gājēju, iebraucam šajā te joslā un šeit apstājamies, lai dotu šim gājējiem ceļu. Kamēr šis gājējs iet pāri no nekurienes, šādos gadījumos parasti es saku no nekurienes, parādās vēl kāda mašīna, un šai mašīnai viņa ir spiesta bremzēt, un veidojas nepatīkams avārijas situācija, teiksim tā. Kaut kā tā. Tātad nogriežoties pa kreisi, ceļu dodam šī vietā savā zaļā koridorī. Pastāv variants, ka pretī braucošā mašīna vēlas veikt kreiso pagriezienu. Kreisais pagrieziens, tad abām mašīnām ir ieslēgts kreisais pagrieziens, abas mašīnas nav aizbraukušas līdz krustojuma centram, un abiem vadītājiem ir jāsaskatās ar mašīnas kustībām, jāparāda, kā es gribu veikt šo te pagriezienu. Tad viens variants ir mainamies ar labiem spoguļiem. Tad šī mašīna brauc šādi, un pēc tam aizbrauc, kur mums jābrauc. Otrs variants ir mainīties ar kreisiem spoguļiem. Tad mainīties ar kreisiem spoguļiem, tas ir pabraucam garām, otra mašīna pabrauc garām, un tad mēs šeit mēģinam iegriezt iekšā, viņš mēģina iegriezt iekšā.
Šis variants agrāk bija ļoti iecienīts, kad mašīnu uz ielām bija maz. Šobrīd krustojumi satiksme ir intensīva, ir ļoti daudz mašīnu, un, ja, teiksim, šī te mašīna pabrauc garām šim te krustojumam, un apmēram šī vietā aiz viņas nostājās vēl viena mašīna, un šis auto jau nekādi nevar iegriezt pa kreisi. Te nostājās vēl viens auto, veidojās jau sastrēgums un tāda pata situācija, kad īsti nav skaidrs, kurš kaut kur varētu aizbraukt. Tāpēc mans ieteikums ir censties pretī braucošam vadītājiem piedāvāt mainīties ar labiem spoguļiem. Tas ir šādi. Šādi veicam kreiso pagriezienu. Tagad skatāmies, kas notiek uz mazāk svarīga ceļa. Uz mazāk svarīga ceļa mēs braucam, tātad es viņu iekrāsojis ar sarkanu krāsu. Uz mazāk svarīga ceļa mums ir zīme stop zīme vai zīme dodiet ceļu. Abas zīmes nozīmē dot ceļu, pie šī zīme nozīmē bez apstāšanās tālāk braukt, nedrīkst. Tātad pie šīs zīmes mums ir jānobremzē, un ir šajā vietā mums ir jādod ceļš automašīnām, gājējiem, kuriem mums būs jādod. Tātad, braucot klāt pie krustojuma, ieraugot stop zīmi, mēs skatāmies uz asfalta, vai nav šī te baltā līnija, kur šobrīd ir melnā krāsā, vai arī mums nav šī te stop plāksnīte. Tātad stop plāksnīte ir vieta, kur jāapstājās, tā saucās šī te ceļa zīme. Tātad vieta, kur jāapstājās. Tātad mums ir jāapstājās šī te vietā. Šī vietā jāapstājās, jānoskaita līdz 3, kā māca tālsu instruktori, un droši braucam tālāk. Galvenais gan šī brīdī ir apstāties un pārliecināties par to, vai mēs dodam ceļu automašīnām, kas brauc pa galveno ceļu. Apstājāmies un braucam. Tātad, ja mums nav šīs te līnijas, vēl es mazliet piemirstu, kad ārpus apdzīvotām vietām ir uzstādīta, pie šīs zīmes ir uzstādīta šī te papildus zīme attālums līdz objektam. Par objektu šajā gadījumā tiek domāta stop zīme, un šī zīme liecina par to, ka ārpus apdzīvotām vietām pēc 300 metriem būs šāds te krustojums. Kaut kā tā. Ja mums šīs te stop zīmes nav, tad es atvainojos, zīme stop paliek, bez apstāšanās tālāk braukt aizliegt, ir tikai šī te zīme. Liela kļūda ir, kad skolniekam tiek uzdots jautājums, kurā vietā jāapstājās. Un šī brīdī mēs dzirdam atbildi, jāapstājās tieši pirms stop zīmes. Satiksmes noteikumos ir šāds vārdu salikums tieši pirms stop zīmes, bet šis vārdu salikums neatiecas uz krustojumiem. Tas attiecas uz dzelzceļa pārbrauktuviem, kur ir atsevišķs gadījums, kad ir jāapstājās tieši pirms stop zīmes. Tieši pirms stop zīmes atsevišķos gadījumos ir jāapstājas, tur gan vairāk nav stop zīme, bet varētu būt arī stop zīme, muitas zonā. Ja, kaut kādās noliktavās, vienalga, tur ir jāapstājas pirms zīmes. Krustojumos nekad. Ja nav šīs te baltās līnijas, jāapstājas pirms šķērsojamās brauktuvas malas. Nav jāapstājas šeit kaut kur šeit, ja stop zīmē mēs pabraucam garām un apstājamies precīzi pirms šķērsojamās brauktuvas malas. Kaut kādi 20, varbūt, 30 centimetri nebraucam virsū, ja, un šī vietā dodam ceļu automašīnām, kas brauc pa galveno ceļu, lai brauktu taisni. Tas pats attiecās arī uz zīmi dodiet ceļu. Pie šīs zīmes mēs braucam pie šīs zīmes. Mums nav obligāti jāapstājās. Mēs varam samazināt ātrumu, un tikai tad, ja mēs redzam, ka mūsu ceļš ir brīvs, mēs droši turpinam ceļu, neapstājoties. Pie šīs zīmes jāapstājas obligāti. Pirmā vieta stop līnija vai stop plāksnīte.
Un, ja šīs stop līnijas nav, tad tieši pirms šķērsojumās brauktuvas malas. Mums vēl palicis pagrieziens pa labi, pagrieziens pa kreisi, apgriešanos braukšanai pretējā virzienā mēs taisīsim atsevišķu raidījumu. Tātad, pagriežoties pa labi, mēs piebraucam pie krustojuma, mums ir stop zīme, mēs apstājamies pie šķērsojumās brauktuvas malas un griežamies pa labi. Nogriežoties pa labi, mums ir jāatcerās, ka mums nav jādod ceļš tikai mašīnai, kas brauc no kreisās puses. Šajā gadījumā mums ir jāatcerās, ka šādā krustojumā ir atļauts apdzīšanas manevrs. Un šeit var būt automašīna pretējā joslā, un tā mašīna apdzīt nedrīkst, nebrauc pretī mašīna. Tātad šeit pretējā joslā var būt mašīna, un ja mēs veiksim labo pagriezienu, nepaskatoties pa labi, mums var notikt sadursme. Vēl mums jāatcerās, ka nogriežoties pa labi, jādod gājējiem velosipēdistiem, skrējēju vadītājiem ceļš, kas šķērso brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Šeit atkal tas pats, kas iepriekšējā gadījumā, paliek šis te labais spogulis. Ja mēs tur kaut kādus gājējus esam palaiduši, tad vēl pastāv variants, kad labajā spogulī vēl kāds steidzīgs skrējējs parādās, kurš grib šķērsot to brauktuvi. Viņš pārliecinās, ka uz galvenā ceļa mašīnas nav un brauc pāri. Pie labā pagrieziena tātad mums ir jādod ceļš mašīnām, kas brauc pa galveno ceļu, un gājējiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Un tagad palicis vēl pagrieziens pa kreisi. Pagriezienā pa kreisi tieši tas pats, apstājamies tieši pirms stop līnijas. Ja, tad mašīnas, kas brauc pie šīs zīmes, mums, kā jau teicu, nav obligāti jāapstājās. Ja viss ir brīvs, mēs varam droši braukt arī pa kreisi. Tātad griežoties pa kreisi, tātad jādod ceļš automašīnām, kuras brauc pa galveno ceļu. Jādod ceļš pretim braucošai automašīnai. Un jādod ceļš gājējiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Liela kļūda ir kursantiem braukšanas nodarbībās, kad viņi šo ceļu grib dot šī te vietā. Šīs mašīnas nav, tātad mums vairs neviena mašīna nav, mēs braucam it kā ārā, ieraugam, wow, tur ir gājēji, mums viņiem jādod ceļš, to mēs it kā zinām. Šeit mēs vairs ceļu mums ir jādod, bet mēs jau taisam avārijas situāciju, jo šai mašīnai, šiem gājējiem ceļš nav jādod. Šī mašīna brauc pilnīgi bez problēmām, ceļš ir jādod tikai mums. Un atceramies, ceļš mums ir jādod šī vietā. Mēs nedrīkstam uzbraukt uz galvenā ceļa, ja mums, kamēr mēs neesam pilnīgi visiem devuši ceļu, dot ceļu, izpildījuši prasību dot ceļu. Ja? Tātad automašīnām, kas brauc pa galveno ceļu, un gājējiem, kas šķērso šo te brauktuvi, un kamēr viņi nav aizgājuši, kur viņi grib aiziet. Vēlreiz atceramies, ka viss ceļš ir brīvs, vēlreiz pārliecinamies par šo te trotuāru, vai šeit nav kāds parādījies, nelidoja, jo mums šobrīd ir ļoti ātri dažādi transporta līdzekļi, kas brauc pa trotuāru, un mums viņiem jādod ceļš. Vēl palika mazs mirklis, ja kreisam pagriezienam. Tātad kreiso pagriezienu atkal šim vadītājam kreisais pagrieziens, šim vadītājam kreisais, abiem vadītājiem ir kreisie pagriezieni. Un šeit ir tieši tas pats, kas braucot pa galveno ceļu, mums abiem ir jāvienojas, kā mēs šķērsosim šo krustojumu. Un atkal mēs varam braukt gan šādi, gan braukt iekšā un mainīties ar kreisiem spoguļiem. Mans ieteikums ir censties pretī braucošam vadītājiem piedāvāt šo te variantu, mainīties ar labiem spoguļiem un veikt šo pagriezienu. Šo pagriezienu mēs veicam tad, kad pilnīgi viss ceļš ir atbrīvojies un mēs nevienam vairs netraucējam. Vēl ir aizmirsu teikt pašās beigās vēl pavisam mazu
atbrīvosim krustojumu, vēl maz paliks šis te krustojums jau tīrs, piezīmīt. Tātad es šeit esmu uzzīmējis brauktuvi krustošanās vietu. Brauktuvi krustošanās vietai mēs vēl varam iezīmēt šeit vēl punktiņus. Šī nebūs veiksmīgā krāsa. Es iezīmēšu viņus ar šādu te apli. Un tātad mums vienmēr pirms krustojuma mums ir jābūt savā pusē. Mēs nekādā gadījumā, ja mēs gribam griezties pa kreisi, nedrīkstam jau braukt šeit kaut kur pāri. Mums ir jāiebrauc par savu pusi un jācenšas iebraukt uzreiz savā pusē. Nešķērsojot šos te punktus, kas ir brauktuvi krustošanās vietas viduspunkti. Tātad precīzi braucam iekšā pa šeieni un ārā cenšamies braukt pa šeieni. Ja ir šis te divas mašīnas veids kreiso pagriezienu, to izdarīt ir mazliet grūtāk. Ja tas, ka mēs šeit mazliet nošmauksim, nekas briesmīgs nebūs. Ja, tas pats arī uz galvenā ceļa, ja mēs esam šeit vairs zīmes, mums visas ir beigušās. Tātad, ja mēs arī pa galveno ceļu, tad precīzi savā pusē iebraucam iekšā krustojumā un tad griežamies. Ja? Kaut kā tā. Arī pa labi mēs vienmēr cenšamies izbraukt precīzi, neuzbraucot šiem te punktiem, kas ir brauktuvi krustošanās vietas punktiņi. Kaut kā tā. Nodarbība galā, lai veicas. Atā, līdz nākošai reizei.